Marko Reigža pietiekam nervozu spēli, bet tomēr uzvara. Iedod savu komentāru par šo maču. Galvenais ir, ka uzvarējām. Protams, ka zinājām, ka šī spēle kausā atšķirsies, tomēr pusfināls un domājām, ka Liepāja gribēs dasist līdz tam ekstra taimam un gandrīz viņam sanāca, bet kaut kur mums paveicās, bet es uzskatu, ka mēs esam pelnīti uzvarējuši, jo daudz momentu varbūt tā realizācija pieklibojot. Cerams, ka nākamajā spēlē pēc 5 dienām ar viņiem jau būs labāks rezultāts. Pats teici par to, ka nākamā spēle pret to pašu pretinieku pēc 5 dienām. Ko rāda tavu pieredze un vai tas kaut kā ietekmē mūsu, teiksim tā, noskaņojumu un sniegumu laukumā? Saprotot, ka tūlīt vēlreiz jāspēlē ar viņiem. Baigi jau nekas neatšķirsies. Varbūt nedaudz tas, ka tā nebūs kausa spēle un viņiem varbūt tur arī tas neizšķirs derēs labāk nekā mums. Mums tagad ir visi 3 punkti jāsavāc no visiem pretiniekiem, tāpēc būs grūtāk, bet es domāju, mēs esam spējīgi izspiest daudz vairāk nekā šodien. Tavs vārtu guvums, pastāsti nedaudz par to. Beidzot, treniņos atstrādājām uzbrukuma standartus. Labs cēliens bija tieši mans galva, vienkārši vajadzēja pagarināt to tālāk un tā ielidoja vārtus. Otrajā puslaikā skaties no malas, ar ko mēs bijām labāki. Bumbas kontroli un tie bīstamiem uzbrukumiem. Viņiem varbūt, man liekas, ka viens bija sitiens otrajā taimā. Bet tā mēs visu laiku kontrolējām spēli un principā nedevām viņam iespējas kaut ko izveidot. Spēle pret RFS finālā, ko tas nozīmē? 5. reize pierādīt, kurš labāks ir. Es nezinu, cerams, sanāks mums to izdarīt. Domāju, ka būs pilns stadions, tad būs tā patīkama atmosfēra un cilvēki atnāks pastīties pēdējo derbiju šī gadā.